Mēģinu šitam te ieliekt elkoņos un celt augšā. Nē. Kas var parādīt? Sākumā būs tā, ka šķiet, ka tu jau taisi viņu, bet reāli tu tikai dibeni cilvēki. Diela vingrošana ir atletiskās vingrošanas, hip-hop kultūras, parkour kultūras. Parkour kultūra tas ir free running, tas ir brīvā skriešana. Un vēl daudz dažādu kultūru un vingrinājumu un sporta veidu sintēze, kas ir izveidojusies par vingrojumu kompleksu iela apstākļiem. Jebkurā vietā ārā apstākļos tā ir tā būtība, ka tā ir vingrošana un ārā. Kā rītrosmes? To var darīt arī rītrosmē, to var darīt arī pa dienu un vakarā. Jā. Tas ir, teiksim, kā vakarā mēs šodien salasamies. Mēs diezgan intensīvi strādājam. Kādos jūs izmantojat šobrīd stieņus skolas pagalmā? Protams, īstenībā jau uz jebkuru dzelžu, kas šitien ir atrodams, es varētu parādīt vismaz pāris 10 vingrinājumus. Sākot ar kājām, beidzot ar rokām, pleciem un visu muguras vingrinājumus. Stienis, tas laikam ir pamats vairāk jauniešiem, jo pievelkoties nostiprinās mugurkauls, kas ir nenormāli svarīgi tieši jauniem cilvēkiem attīstības periodā. Protams, arī cilvēkiem, kas strādā sēdošu darbu. Tā platā rokā grūtāk nekā taisnā rokā, jā? Ir dažādas atvērības, ir ļoti daudz atvērību. Sākumā man ar svaru bija problēmas. Man bija vajag smagi. Es varēju tā smuki tīri pievilkties 5 reizes. Un tagad, principā, 20 mierīgi. Šie dermatīni cimdi, viņi bišķi sasvīst no rokām, siltuma, un tu taisi un pielīpi pie stieņa. Visi sasalsta. Vilkies daudz pirms tam, jā? Nē, tagad otrais man nodarbība sanāk. Es nodarbojos ar tādu ciņu veidu. Šeit ir daudz vingrinājumu, un es domāju, ka bāzi es sapratīšu pēc kādu pusgadu. Mēs dodam iespēju tai sabiedrības daļai, kurai nav iespējams apmeklēt trenažieru zāles, kurai nav iespējas maksāt to naudiņu un attīstīt savu ķermeni, darīt tieši to pašu. Var pilnveidot savu ķermeni nesliktāk kā trenažieru zālē un bez maksas. Svarīgi ir, lai viņas nevalk muguras priekšu. Pataisīt arī pleciem vingrinājumus. Pleciem to var uztaisīt. Elementāri ļoti iegūst šitien vingrinājumu. Ceļam sevi uz augšu. Un tad tā arī taisim. Uztaisim uz krūtīm, uztaisim uz pleciem. Tā kā 3 sērijas varam izēt. Tādi pozitīvi huligāni, zin tā? To bāzi var tieši iegūt. Kaut vai elementāri pievilkties dažādos tvērienos. Mainās tvērieni, mainās platumi, mainās intensitāti, kā to taisa, vai to taisa statiski ar pauzēm, vai taisa reaktīvi, kad uz maksimāli ātru. Uz līdztakām var ļoti daudz labus vingrinājumus taisīt. Prasa jebkuram puikam pievilkties var. Viņš saka, jā, tie triki jau ir vairāk nevis kā iespēja zīmēties, bet kā treniņu veids, lai padarītu to ķermeni universālāku. Es arī domāju, ka es jau baigi daudz taisu, bet man reāli bija šis te variants. Tagad sākas variants, ka tu tīri uz rokām strādā. Tā atšķirība. Bet arī, protams, jau bišķiņ strādāt. Bet tu neko jau nevajag taisīt ideāli. Galvenais, ka tu pats jūtas slodzi. Ja tu jūtas slodzi, tad viss ir kārtībā. Linda Rulle, Latvijas radio.